Sveiki, mīļie! Liekam jaunu bildi iekšā. Man ir ļoti brīnišķīgs vārds – Solvita, kas nozīmē saulaina dzīve. Man vārdu izvēlējās tētis, jo viņam bija dzimšanas diena 1. janvārī. Kas tas kā personība? 4 bērnu mamma, 3 mazbērnu vecmāmiņa. Sieva, mīļākā. Es atnācu ģimenē, kur mani audzināja mamma. Tēvu, diemžēl, man nesanāca iepazīt, jo man bija 2, kad mamma aizgāja. Bieži kā pārmetumu es dzirdēju no mammas: tu kā tētis, brīva no atkarībām, mīli dabu. Sportu. Mēs atnācām no Jākavas dzīvot uz Ogri. Šeit aizsākās manas skolas gaitas Ogres 1. vidusskolā, kur es jutos atšķirīga no citiem. Man bija labi panākumi sportā. Atceros, kad stadionā ar draugiem skrējām, to redzēja Latvijas izlases treneris un teica: nu, kurš pirmais? Un, protams, es uzvarēju un par to viņš man iedeva šokolādes končus un apsolīja mani paņemt Latvijas izlases komandā. Protams, es kā bērns noticēju un gaidīju. Un 6. klasē es iestājos Burjāņu internāta skolā disciplīnās skriešana ar barjerām un tālekšana. Un es esmu ļoti pateicīga šai pieredzei, jo tā man mācīja disciplīnu, neatlaidību, gribas spēku. Un rīts iesākās šeit ar rīta rosmi. Pēc tam mācības vairākas reizes dienā treniņi, un tā visu nedēļu. Sestdienās bija vēl treniņš, pēc tam jānoķer autobusu līdz Rīgai, un tad ar vilcienu līdz mājām, un tad otrā dienā atkal atpakaļ. Es ilgi neizturēju gadu, jo es salauzu roku un vēl meitene viena pakārās. Jā, un es atgriezos atpakaļ savā vecajā klasē, kur skolotāju lielīja man par to, kas esmu tur bijusi Burjāņu internāta skolā un kas mūsu līderos klasē izraisīja vēl lielākas dusmas un cenšanos apspiest mani. Jā. Un pēc 8. klases es izvēlējos mācīties Rīgas tirzniecības skolā par nepārtikas preču pārdevēju un paralēli mācījos Rīgas 8. vakarmaiņu vidusskolā.
Šeit es sajūtu vairāk brīvību, pilnīgu brīvību. Un tas bija arī banku laiks, un bija ļoti jautrs laiks. Un pēc skolas man vajadzēja 2 gadi atstrādāt pogu veikalā uz Sloru ielas. Un tur es arī iepazinās ar savu bērnu tēvu. Un es izvēlējos apprecēties 18 gadu vecumā, jo gribējās tikt arī projām no disfunkcionālās mammas. Bet es esmu ļoti arī pateicīga savai mammai, jo viņa man deva pašu labāko, ko viņa varēja dot. Es nekad nebiju trūkumā. Tad nāca 90. kad vīrs pazaudēja darbu. Manai meitiņai bija 2, kad mēs aizgājām dzīvot uz Zilkalnu, Guļbūras māju mežā. Bez ceļa, iebraukšanas ceļa. Iebraukt varēja tikai tad, kad bija sauss. Un tur dzīvoja tantiņa, kas kurināja ar žagariem. Un es atceros, mēs ievācāmies kaut kad pirms ziemas, un nebija malkas, un malka bija slapja. Un kad sākām kārtīgi kurināt, tad aizdegās viss tas mūrītis, krakšķēja, likās, ka izjuks. Un meža cūks turpat nāca klāt pie loga. Un es biju dusmīga, kāpēc man tik smagi jāstrādā bija, un mēs nopirkām pirmo govi mierīgu, lai kājas necelt, mēs pārdītos, jo es govs nekad nebiju redzējis, un vīrs, viņš nāca arī no Rīgas, un ūdeni vajadzēja nest no akas. Es kādu vannā, kamēr uz plīts sakurināt bērnu, lai varētu nomaskāties. Vajadzēja iemācīties, kā maizi cept. Iemācījos, kā maizi cept. Bija viena, paldies Annai Paltrunai. Jā, viņa man iemācīja maizi cept, iemācīja, kā asinsdēs taisīt. Principā es iemācījos visus lauku darbus, un vīrs tāpat pieņēma dzemdības. Ja bija nepareiza guļa teļiem, tad viņš nebaidījās sagriezt pareizi, lai būtu, lai teļš atnāktu pareizi. Un es tagad, ejot atpakaļ, domāju par to, cik mēs bieži cilvēki nemākam novērtēt un pateikties par to, kas mums ir.
pēc tam mēs atnācām dzīvot nedaudz tuvāk ciemam un skolai un uz skolotāju māju, uz mūru skolotāju māju. Un šajā laikā nāca pasaulē arī divi mani bērni, Annija un Kristaps. Un vajadzēja iet cauri pieredzē, kur bērniem bija diezgan smagas veselības problēmas bet tajā pašā laikā man ļoti gribējās būt cilvēkos. Un es teicu, un man gribējās atkal to spožumu, varbūt, kas bija pilsētā, un es teicu, pietiek, es gribu atpakaļ uz pilsētu, un mēs atnācām atpakaļ uz pilsētu, un es sāku strādāt par pārdevēju. Es atceros, strādāju, bija pārtikas skrīveru, man liekas, Prienu veikaliņš bija Ogres stacijā, kur es sāku strādāt, un bērni gāja bērnu dārzā, skolā, un noliku tiesības, izgāju grāmatvedības kursus ar domu, ka man šī profesija noderēs nākotnē. Tad es meklēju darbu paralēli, iesāku strādāt par lietvedi uz Maskavas ielas, bet tā kā man nebija pieredze, tad nevarēju atrast darbu grāmatvedībā. Un paralēli meklēju un atradu par grāmatvežu palīgu ar minimālo samaksu, lai iegūtu pieredzi. Un atceros, ka nejauši draugos ieraudzīju sludinājumu. Intas Ievas Brokas sludinājumu, un ka vajadzīgs, grāmatvede vajadzīga. Tā kā man bija jau pieredze, un es varēju patstāvīgi veikt grāmatvedību arī pašnodarbinātajiem. Viņiem pārsvarā bija vajadzīgs pašnodarbināto uzņēmumā, tad es sāku strādāt tur, bet tad nāca nākošā ekonomiskā krīze Latvijā 2009. Mums darbā samazināja un arī vīram darbā samazināja. Meita tajā laikā bija iepazinusies ar puisi un puišu mammu. Devās uz pārunām Talsos ar aģentūru, kura meklēja, poļu aģentūru, kura meklēja darbiniekus darbam Anglijā. Jā, un atceros darba intervija, pirmā darba intervija. Tā kā es strādāju ofisā un es mīlēju tajā laikā arī veidot sev darbus, kur idejas realizēja man šūvēja Evija Kārkliņa. Un es ierados uz interviju. Atceros, viņas šūtējā Saravāns, un man bija tāds augstpēšu kurpes. Un
jautājums, tu ko taisies šitādā skatā tur strādāt? Jā, un tā iesākās mūsu ceļš uz Angliju.